Sveicināti Gulbenē, vienā no zaļākajām un skaistākajām Ziemeļvidzemes pilsētām. Protams, Gulbene ir arī visa Gulbenes novada sirds. Tātad Gulbenes pilsētas iedzīvotājiem pilsēta ir zināmā mērā pazīstama kā zaļākā un sakoptākā pilsēta. Un arī mums pašai pilsētai iedzīvotāji ir svarīgākā vērtība, līdz ar to pamatā pilsētas pārvaldes darbs un enerģija bieži vien tiek veltīta iedzīvotāju dzīves kvalitātes un apstākļu uzlabošanai. Tas nozīmē infrastruktūras sakārtošanai. Doto brīdi esam pabeiguši ielu rekonstrukcijas otro kārtu. Protams, turpinām skvēru un parku labiekārtošanu. Un ja līdz šim viesi vai turisti Gulbenes pilsētu atpazīst saistībā ar Bānīti, tad uz doto brīdi esam atvēruši arī jaunu turismu objektu Latviju zīmju taku. Esam uzsākuši darbus, lai pabeigtu arī pilsētas atsevišķu, objektu celtniecību. Viens no svarīgākajiem priekš pilsētas mums ir Gulbenes valsts ģimnāzijas un vidusskolas starbūves objekts, kuru gribam pabeigt tādējādi sakārtojot kabinetus gan fizikas, ķīmijas un dabas zinības nodarbībām, kā arī audzēkņiem nodrošinātu labu, plašu un kvalitatīvu ēdamu zāli. Pie iecerēm ir arī izveidot internātu, lai Gulbenes audzēkņiem, kas brauc mācīties gan no novada, gan varbūt arī no blakus novadiem, būtu iespēja dzīvot šeit uz vietas, ne tikai sporta skolas audzēkņiem, kuriem uz doto brīdi ir internāta iespējas. Tāpēc, lai varētu apskatīties gan turismu objektus pilsētā un kopā ar pilsētu nosvinēt pilsētas svētkus, gaidām jūs 28. un 27. jūlijā šeit Gulbenē uz Gulbenes pilsētas svētkiem un tiekamies svinībās kopā. Gaidām jūs Gulbenē!